Intīmais diskomforts, nepatīkamais aromāts nepāriet, pat ja tu rūpējies par sevi. Bieži vien iemesls tam ir bakteriālā vaginoze, jeb kad ir izjaukts normālais maksts mikrofloras līdzsvars. Un šeit būtu svarīgi profilaktiskie pasākumi, lai tas neatkārtojas. Valkāt kokvilnas apakšveļu, nelietot agresīvus ar aromātiem bagātus intīmās higienas kopšanas līdzekļus, neskalot maksti, pēc iespējas mazāk lietot tamponus, kā arī pilnvērtīgs un sabalansēts uzturs, samazinot cukura daudzumu un parūpēties arī par savu imunitāti. Es savām pacientēm iesaku arī CRISPR baktērijas, kas arī palīdz ātrāk atjaunot normālo maksts mikrofloru. Viena šāda paciņa pulverīts, kurš pēc garšas atgādina vaniļas cepumu, ieberam pa tiešo mutē, garšīgs, katru dienu viena paciņa. Pilnais kurss ieteicamais ir 3 mēneši, lai pilnā mērā atjaunotos maksts mikroflora un bakteriālā vaginoze vairāk neatkārtotos.